Kāpēc Latvijā aizslēdza lēto Krievu veikalu? Un cita ziņas, kuras tu iespējams šonadēļ palaid garām. Šonadēļ katra diena kā kriminālā kronika. Sākās ar pilsētas svētkiem Priekulē, kur piedzēries policists nosit skolotāju. Pats saka, ka notikušo neatceras, bet daļai policistu pēc šī gadījuma pirms mājiņas liks pūst trubiņā. Un kamēr viena meklēja tās trubiņas, sērenē cita policiste ar 3 promilēm trešdien avarēja, no notikuma vietas aizmuka un vēl paslēpās. Iekšlietu ministrs saka, ka ir jāizmeklē valsts policijas šēfa atbildība. Kas tad notiek ar padotajiem? Tas savukārt atbild, ka katru nevar izkontrolēt un piedāvā likumsargiem par noziegumu atņemt izdienas pensiju. Taču stāsts jau nav tikai par policistiem. Atgādinu, ka alkohola patēriņš uz iedzīvotāju Latvijā joprojām ir viens no augstākajiem visā Eiropas Savienībā. Par pilsētas svētkiem turpinot, Sabilē aizsāka vēl vienu jēzu. Tur cilvēki gājienā bija uztiepuši mugurā ēdienu, kur ir somas un samālējuši sev tumšas sejas. Var jau teikt, rekādi pigori, bet var arī nedaudz iedziļināties un saprast, ka to sauc par blackface. Rasistisku praksi ar senu vēsturi, kur baltie tā darīja, lai kariķētu un pazemotu tumšādainos. Par to arī izteicās viens Latvijas sociālos tīklos populārs indietis, kurš te studē un regulāri uzjautrina ar mūsu tradīciju un valodas apgūšanu, un tad tik sākās. Kulminācija bija, kad Nacionālās apvienības Rīgas domas deputāte Liāna Langa izplatīja ar mākslīgo intelektu radītu video, kurā bokseris ar pātagu slāna kurjerus un sit arī šo indieti. Rasu naida kurināšana? Nē, māksla, apgalvo politiķi. Pati gan video vēlāk izdzēs, un tagad gaidām policijas recenziju, jo par naidu kurināšanu ir paredzēta krimināla atbildība. Izskatās, ka mākslīgo intelektu mēs esam apguvuši. Tagad vēl jāapgūst tikai dažas lietas, ko pārējā pasaule izdarīja jau pagājušā gadsimtā. Taču skaidrs, ka šī ir kārtējā lapa priekšvēlēšanu šausmu katalogā. Krievi, geji, migranti, kas no kuram iet uz urā. Valsts policija saka, ka Latvijā ieceļojušo migrantu pastrādāto noziegumu skaits nav pieaudzis. Bet politiķu klaigas liek domāt, ka vēl nedēļa, un tad pēdējo latviešu varēs apskatīt Brīvdabas muzejā. Jā, arī iebraucēji ir dažādi. Atcerieties, ka pērn kuldīgā meitene nomira no pārdozēšanas. Šonadēļ uzzinājām, ka lietā ir aizturēts kāds vīrietis no Indijas, kurš izplatīja narkotikas. Savukārt, ja tic TikTok, tad valdība ir pieteikusi karu lētām desām un aizslēgusi Krievu veikalu Mere. Šoreiz gan valdība var likt mierā. Mēra īpašnieks Šnaiders ir iekļauts Eiropas Savienības sankciju sarakstā pret Krieviju un attiecīgi kara atbalstītāju uzņēmumi te vairs nedrīkst strādāt. Bet tas, ka cilvēkiem jāmeklē, kur dabūt lētāku pārtiku, jo citai naudas nepietiek, gan ir jautājums Latvijas valdībai. Un vēl pēc gadiem ilgas runāšanas nākamgad beidzot reformēs slimnīcu tīklu. 5 slimnīcu līmeņu vietā būs 3. Vienkāršāk un biežāk vajadzīga palīdzība saglabās tuvāk mājām, bet sarežģītu ārstēšanu koncentrēs lielajās slimnīcās, kur ir gan speciālisti, gan tehnoloģijas. Jo šobrīd dažviet uz papīra slimnīca var visu, bet dzīvē nav ne speciālistu, ne pieredzes. Un pacienti tomēr ārstē dzīvē, nevis Excelī. Nevienu slimnīcu ciet netaisīs. Starp citu, es no savas virtuves jūs tagad sveicināšu nevis nākamā piekdiena, bet gan pēc ilgākas pauzes. Pavasarī. Turpiniet sekot līdzi ziņām. Neaizmirstiet par zvaigžņu lietu augustā un oktobrī aiziet uz vēlēšanām. Viss!